Mani sauc Nauris. Mēs atrodamies Pļaviņās, Kafē Vego telpās. Esmu kopā ar Aliti un Luīzi. Mēs jau sadarbojamies kopā no pagājušā septembra. Laiks, kuru man būtu jāiegulda šīs jaunās meitenes. Es viņām atļāvu pilnīgi izpausties, teicu, nebaidieties. Nesen man šeit viņš pats teica, mēs jau esam tāda viena ģimene. Varat nākt, varat kaut ko darīt, kaut ko pafilmēt, pastrādāsim kopā. Tā bija tiešām vienkārši, jo tu zini, ka tev uzticās un tev ir dota balta lapa, kur izpausties. Man ļoti patīk ikdienā strādāt arī ar saturu, un es to mēģinu pilnveidot ne tikai Kafē Vego. Tāpēc tas priekš manis bija kā vēl viens ceļš, kā attīstīt savas zināšanas par video un satura veidošanu kā tādu. Augusta beigās izplānojām, kādi video varētu vispārīgi būt Kafē Vego, varbūt kādas bildes, vai video būs ar runāšanu, vai vienkārši kaut kādi TikTok trendi. Mēs bijām pašos sākumos, tas mums bija ļoti vajadzīgs. Tieši tā reklāma sociālos tīklos, lai mūs redzētu, lai rādītu, kas mums ir iekštelpās, kas tam mums šeit konkrēti notiek. Mēs turpinām veidot saturu, mēģinām vismaz veidot to saturu. Joprojām domājam idejas, iesakam Naurim, kas būtu labāk, ko varētu pilnveidot, ko mēs varētu laika gaidā, piemēram, vasarā piedāvāt un pēc tam uz tālākām sezonām. Es ceru, ka es runāju par visiem uzņēmumiem līdzīgi. Man tieši gribās jauniešus iesaistīt. Nav jau viņiem, kur izpausties. Nav tās vietas uzlikt pirkstu uzņēmēju darbībā, redzēt, kā tā ikdienas dzīve notiek. Nu nav. Un man nav problēma atvērt durvis, un lai viņi nāk pie manis un mācās. Tas, man liekas, ir, kur vēl labāk tādu pieredzi dabūt, ja ne uzņēmumā.